Tātad plāns ir vienkāršs, Džeki. Braucam 10 kilometrus ar riteni, līdz mēs nonākam līdz atzīmētajam spotam, paslēpjam riteni krūmos, dodamies pāri tīrumam, pāri mežiem, cauri purviem, līdz mēs nonākam šajā Augustovā pamestajā ēkā. Kā varat redzēt, PSRS kartē 70. gadu tie ir kaut kādas ēkas. Mēs pamēģināsim doties uz turieni, nonākt tur un izlūtot viņas. Bet sēžot pie datora, skatoties kartes, es nevarēju iedomāties, ka šī būs viena no visgrūtākajām misijām manā dzīvē. Naivu cerību pilns es devos braucienā, bet liktenis man laikam stāstīja, ka šī nav laba ideja, jo ritenim riepa jau bija kaut cik gaisu izlaidusi, un man bija tik grūti mīties. Kritumos bija labi iedzīties ar ričuku pičuku, bet kāpumos manas kājas vienkārši lūdzās. Kāda skaista mājiņa, nes kas tur varētu būt iekšā. Un tūlīt sekos vēl viena slikta zīme. Fuck! Braucot uz šejieni, nelīdzinā ceļa dēļ izkritām cimds ārā no kabatas. Tāpēc tagad es stumos atpakaļ pa kalnu, meklēdams to. Jā. Ko, esam klāt. Tagad misija var sākties. Paslēpšu riteni kaut kur tur krūmos. Pēc tam mums jādodas taisni pāri tīrumam mežā. Ko, let's go. Obligāti. Cimdi ir, nazis ir, kedlams ir, sopinzāģis ir. Ok, varam doties. Riteni paslēpdams krūmos, es devos pretī mežam, bet es pat nevarēju iedomāties, kas tur mani sagaidīs. Cik skaists dīķis, bet tas nebūs pēdējais ūdens, ko es redzēšu. Tuvojamies mežam. Ej, tu dirs, ka man negribas līst tur cauri, bet vajag. Tur cita veida līst tai mājai nav. Tāpēc, jā, dodamies iekšā mežā. Un tavā Un šeit es sapratu, ka misijā var izgāzties. Jo ieedams mežā 50 metrus, es sapratu, ka tas īstenībā ir purvs. Un ka katrs nākošais solis vienkārši šļakst, zem kājām ir buza. Un tāpēc es gribēju padoties. Bet kas tas par karavīru, kurš uzreiz padodas? Un tāpēc, sevi uzmundrinādams, es turpināju. Un šajā brīdī es sapratu, ka esmu pieļāvis milzīgu kļūdu. Kā redzat, plāns bija tāds. No tīruma
noiet uz šo krūmoto vietu un pēc tam pa kalniņu, pa meža malu doties tālāk uz šitiem tīrumiem. Bet es kā idiots ne jau gāju pa kalniņu, kur ir mežs un ko redzēt augstums 158,6, bet es neskapēc nolēmu doties cauri purvām. Un tad vienā vietā, varbūt kaut kur šeit, es sapratu, ka es vairs fiziski nevarēšu iziet, jo tur pārāk mitris paliek un es vienkārši apdirsos. Un tāpēc man nācās atpakaļ iet uz šejieni un doties caur mežu. Tāpēc, jā, sanāca neliela problēma. Izlabojis šo kļūdu, es tuvojos mežam. Yes. Tikām ārā no purva, ej, tu dirst. Es tu vairs negribu atgriezties. Da, nu nafigi. Cik labi pa mežu iet, let's go. Un tur oriģināli vajadzēja iet pa šito mežu. Nevis pa purvu. Bišku apmaldījos, bet jā. Tagad pa mežojam. Cik labi. Ezeru var redzēt tālu no. Jū. Bet ezers nav svarīgs. Mums ir svarīgi tas grāvis, kas ir, kā sā iziet no ezerā. Tur mums vajadzēs šķersot tūlīt. Tā kā jā. Oh my god, yes. Yes, kaut kāds parasts tīrums ar bērzu. Un avienēs ar kaut yes, civilizācijas pazīmes. Pāri grāvim bija nokritis bērs, tāpēc tā nebija problēma. Bet tūlīt sāksies īstās problēmas. Fuck. Tā nafigi. Zāle un nātris cilvēka augumā. Iešanas ātrums var būt zem 2 km/h. Vienkārši stumju savu ķermeni cauri zaļajam biezoklim. Un man bija nelielas bailes, kā var redzēt video, zeme izraktā. Un tas nozīmē, ka tur ir meža cūkas. Tur jums tam bija izraktā. Zeme. Kas te ir? Jā, te ir rakts ir. Nekas te ir tas vecais ceļš, kas veda uz māju. Nu, redzēsim tūlīt. Jā, beigui tas ceļš. Holy fuck. Beidzot tikām uz to vietu. Reku tā māja ir. Var šķūnis. Beidzot. 10 kilometri riteni. Puskilometrs pa tīrumu, puskilometrs pa purvu, puskilometrs pa mežu. Beidzot tikām. Ja te nebūs kaut kāds leģendārs lūds, es prosta apdirsīšos tā kā. Nu, vilšanās būs milzīga. Prikoči, jā, davai ejam. Cimdusā uzvilkšu. Go, davai. Beidzot tikām, bet vajag kusiem noti. Jautrība var sākties. Ļoti uzmanīgi, vai viņš tā piedā. Fuck. Jā, jums saboties kārtē arī varēja redzēt. Šīt. Latvāņi. Latvāņi. Lūk. Šīt.
eju apkārt mājai, jo blakus pie mājas ir latvāņi un ļoti biezi krūmi. Oh my god. Oh my god. Sakarsis, sasvīdis un noguris. Es spiežu uz priekšu. Vaļā, vaļā. Nē. Da nu nafig. Viss izlūtots. Fuck. Šeit es braucu 10 km ar riteni. Bridu caur purviem, caur mežiem, caur tīrumiem. Tikai, lai viss būtu izlūtots. Nu, nice. Jā. Fuck. Un tajā brīdī es apdirsos. Māja tukša, pussabrukusi un izlūtota. Jā, tā kā video stāsta pats par sevi. Milzīgs fails. No. Spriežot pēc tā, cik māja ir degradējusies, es teiktu, ka tā ir pamesta kaut kur minimums 25 gadi. Iespējams vairāk pat 30-35 gadi. Durvis izlaustas, šķūnis sabrucis, kūts sabrukusi, viss principā brūkst kopā. Shit. Bet cerība nav zudusi, jo tālumā es pamanīju pirtiņu, uz kuru es tūlīt došos. Ticis klāt, es nevarēju atrast ieju šai smirdīgajai mājiņai. Vēl zemākas durvis nevarēju uztaisīt. Jā, fuck all. Nekā nav. Zaibīs. Izpētījis šo punduru pirtiņu, es devos atpakaļ, bet, dodoties atpakaļ ceļā, es pazaudēju savu iemīcīto taciņu, tāpēc nonācu šajā ļoti interesantajā priežu mežā.
Sāku staigāt apkārt, meklēdams izeju no šī meža, līdz sapratu, ka paskatījos telefonā un sapratu, ka es esmu aizgājis vairākus 100 metrus nepareizajā virzienā. Un tad, ik pa laikam staigājot, skatoties kartē, es atradu tomēr izeju no meža. Yes! Yes! Tikko ārā. Misija veiksmīga. Nu, ja ritenis nebūs nosprats, protams. Ej, tu dirs izbridu ārā. Insane. Tagad ejam atpakaļ. Nu, skatāmies, kur ritenis būs. What the fuck? Tālāk būs, es sajaucu. Nekas, ka te jau būs ceļš. Ok, labi, jau drusku jāpiet. Video redzēt to nevar, bet esmu pārmircis Jaka Mitra. Cimdi mitri no maniem sviedriem, un man seko pakaļ kaut kādā armija ar dunduriem, mušām odiem. Viss noguris un tagad dodos atpakaļ meklēt savu riteni. Boom! Gandrīz pagāju garām, let's go! Ūdens. Varbūt es neatradu to vislabāko lūtu, vai vispār lūtu neatradu, bet es izbridu cauri mežam, es izbridu cauri purvam, es izgāju cauri latvāņiem, un dienas beigās es varu teikt, ka es izdzīvoju Augustovu.